Sveicināti visi šajā karma kursā. Tas ir pareizāk sakot internetu veikala kursā. Protams, vislielākie sveicieni Veronikai un Zanai. Jūs esat šeit un atkal gatavi spērt nākošo soli sava internetu veikala izveidē. Un sveiciens Mantai, Krišjānim, tie, kas nav šeit. Varbūt kādam vēl interesē, kā mums tie, tad tiem ar sveiciens ir. Varbūt Mārtiņa tevi interesē. Kā mums ir gājis, vai tu pārskati vai montē video, tad sveiciens Mārtiņ tev arī. Tas ir man pašam sev. Tā. Un tagad šodienas plāns mums ir tāds, ka mēs nedaudz darbosimies arī ar to WordPressu, vai varētu teikt daļēji, ja, un mēs gribēsim uzlikt pluginu priekš SEO, un tad apstīsimies vēl kaut kādus galvenos pluginus, kas varētu lapai noderēt, tad droši vien jums kaut kādi jautājumi radīsies un procesā mums kaut kādas vēl lietas atklāsies, ko mēs gribam iemācīties. Halo, Krišjāni! Čau. Prieks tev redzēt. Mēs jau esam sākuši sarunas par šodienas plānu, kurā mums būs daži svarīgi plugini jāizrunā. Viens no tiem svarīgākiem ir SEO. Search Engine Optimization, lai lapas var atrast Googlā. Un bez tiem pluginiem un bez tām visām sarunām par WordPressiem mums, protams, ļoti svarīgi ir turpināt arī iedziļināties to projektu, varētu teikt, idejās, stratēģijās, taktikās, varbūt tā. Cikot, es domāju arī, ka mēs, ticamāk, ka vienā reizē par visiem projektiem nerunāsim, bet varētu sadalīt tā, varbūt, ka šodien mēs ar Veroniku, ja tā padziļinātāk varbūt arī iesaistamies tajā izpētē, un pārējie varbūt arī varēs kaut kā iesaistīties, un tad nākošajās reizēs ar citiem. Tā kā skatīsimies, kā mēs varam to izpētes daļu padarīt tādu vēl jaudīgāku vai arī, varētu teikt, noderīgāku priekš tās mājaslapas. Un Veronika jau man sāk stāstīt, ka ir pasūtījusi tos komplektiņus, kas ir priekš tiem rokdarbiem, jā? Nevis komplektiņus, bet pašus materiālus. Materiāls. Jā, pasūtījis jau viņus bija sen, vienkārši viņi beidzot ir atnākuši, un varēšu kaut ko. Viņus saņemt un kaut ko darīt. Jā. Super. Varbūt viņus var parādīt mums ar savu kameru? Kā tā tur? Kā es parādīšu, ja man nav viņi vēl? Vēl nav. Man likās, ka tu saki, ka jau ir atnākuši, bet viņas gaida. Jābrauc pakaļ. Tā, ir atnākuši, bet jāsavāc vēl. Tā, super. Tagad viss saprata. Un es eju iekšā savā tajā profilā, un jūs droši vien jau esat savā, vai arī ejat tāpat kā es? Admin. Ekrānu droši ieslēgt, kas arī. Jā, pareizi, mans ekrāns noderēs. Labi. Sākam kopīgot. Un es noņemšu savu kameru, lai tas internets ātrāk darbojas. Tā, man te kaut kas nesanāca ar tā grafika TN Rock. It kā viss pareizi. Varbūt tie mazie burti kaut ko maina. Un varbūt tev, Krišjāni, kaut kas jauns tajā WordPressā, kaut ko mēģināji, piemēram, kaut kādu sākuma lapu tur sataisīt vai kaut ko tādu, vai vēl ne? Es īsti nemēģināju, teikt godīgi šobrīd vēl. Cik pēdējā stundā es tur izmainīju to about izskatu, nomainīju pāris bildītes, kaut ko tādu paspēlējos tīri. Mēs varētu interspēc ar kādā brīdī apskatīt. Cik jūs tālu esat tikuši tieši ar šiem WordPressiem? Man rāda vēl šo veco. Tas ir pareizi? Galīgi nepareizi izstāstīts. Rekur rāda jauno, jā. Tagad uzspēju about as, tad man tur bišķi samainīt. Vismaz vajadzētu būt samainītam. Saglabāt, es saglabāju. Jā. Tīri tests pēc kāds. Tā ir tāda poga, jā? Jā, es tur paspēlējos tīri kāds izstāsts, lai redzētu. Fotogrāfija ar saldumiņiem parādījusies. Un te tev tās kolonnas. Te arī izmēģināja kaut ko mainīt, skaidrs.
Tev arī ir jaunas bildes, jā, šeit arī. Skaidrs. Un tāds priekšstats radās, tad kā tas elementāri tur darbojās? Bišķīt, Jā, forši. Tagad es esmu atpakaļ savā dashboardā un aiziešu pie pluginiem. Un laikam tad darīsim tā, ka no sākuma par tiem pluginiem izrunāsim, tad atgriezīsimies pie tās izpētes daļas un pamēģināsim arī uzreiz tagad pameklēt Googlā kaut kādas iedvesmas, kaut kādas lapas, kaut kādas lietas, var cikot izpētes daļai veltīsim nedaudz laika no šodienas. Tātad, un pie pluginiem, ko es redzu saviem? Kā tas var būt? Vai jums iet tā lapa? Normāli? Jūs ejā lapa? Man te kaut kāds maintenance pēkšņi izradies. Aizgāju. Labi. Hello Dolly, starter template, visādas foršas lietas. WooCommerce. WooCommerce'am klāt jau nācis ir kaut kas. Labi. Un tagad mēs gribam add a new plugin. Un tas ir tas Yoast SEO. Tā ir viena lieta, kas ir ļoti noderīga. Pamēģināsim vienkārši SEO ierakstīt. SEO. Te ir dažādi visādi, protams, risinājumi. Es neesmu viņus visus iztestējis, bet šis Yoast SEO, nepavēlti viņš parādās pirmais, kad ierakst SEO, tas ir pirmais. Un tas ir droši vien tāpēc, ka visvairāk pozitīvu atsauksmju un tāpēc, ka visvairāk lietotāji. Bet rekords otrais arī izstāsta diezgan cerīgs, tāds konkurences labs. Iespējams, ka viņam ir kaut kādas savas lietiņas, kas viņu padara labāku par to Yoast, un tāpēc arī to cilvēku izvēlās. Bet cik es pagaidām lietoju to Yoast, viņš savu galveno darbu izdara, es viņu uzinstalēšu, jo kaut kādu SEO pluginu vajag noteikti, vai to vai šo, vai vēl kaut kādu. Un ko mēs galvenokārt gribam no tā plugina, lai viņš mums ļauj katrai lapai un katram postam vai katram produktam sarakstīt visu to informāciju, ko Google parāda tajā meklētājā, kad parādās meklēšanas rezultāti, tur virsraksts un drusku tekstiņš un tā tālāk. Un tā ir tā galvenā lieta. Un sanāk, tur arī var tos atslēgas vārdus vēl pielikt klāt. Un ja jau mēs sākam runāt par to SEO, tad būs vēl noteikti jāpiemina viens svarīgs tāds, varētu teikt, ieteikums saistībā ar to, vai arī pat varētu teikt, ka tāds ieradums, kādā veidā bildes nosaukt un kādas bildes augšu pielādēt. Jo, kā jūs zinat, tad Google ir tāds jaudīgs meklētājs, kurš šī bildes atrod. Es ierakstīšu, piemēram, Zana Roķe. Mums rādīs Google. Viņa jau neko daudz, bet varbūt interesanti. Kad pēdējo reizi Zana Roķe meklēja sevi? Tā esi tu Facebookā? Vai tur ir daudz Zanas? TV Product Training Program. Vairākas visādas. Man arī. Dažas no tām es esmu. Aha. Bildēm. Jā, es tieši par bildēm arī gribēju skatīties tagad bildes. Un pastīsimies, kādas bildes rādās. Protams, krāts no sociālajiem tīkliem. Te ir kaut tā pati pirmā es esmu. Tā esi un tu. Ceturtā. Un pārējie. Un tajā Latvijas Rādio 2 tā arī esmu es. Kas tā par bildi? Kaut kāds nats līdzi. Tur bija, konkurs kaut kāds. Un tad tā blakus, tā ir no, kur es rakstīju tekstu. Vai tā magazīna Zana Roķe? Oho, super. Tu esi rakstniece. Tur es uz mirklīti biju žurnāliste. Indras pēc grib apstīties, kas te ir. Šeit bildē droši vien es uzspēdīšu saglabāt kā.
Bildē tā neesmu es, bet tur tikai pie teksta tā kā autors. Jā, sanāk, viņš atrada bildi ir tā, ka bija tos teksts kaut kur tekstā. Jā. Bet redz, te pie bildes nav. Te ir bildes nosaukumā Veto magazīna, Brasa, kaimiņu būšana. Redziet, te arī viņi samērā, laikam, bet kāpēc tīmekļa vieta piedāvā saglabāt. It kā es gribēju bildes saglabāt, bet cik saprotu, šis ir tas bildes nosaukums, kādu viņi augšu pielādē. Pastīsimies vēl kaut ko. Piemēram, šeit. Kas ir Rasmus.u.com, kas tā pa dīvaini? Es pat nezinu, kas tā pa adresi. Tā ir bilde no Facebooka, tā vajadzētu būt. Tie kaut kādi tie krīpīgie, kas saglabā svešas bildes kaut kur. Nu redz, tev ir šeit Zane Roķe, un pēc tam ir kaut kādi cipariņi iet. Tā kā dēļ tā faila nosaukuma, kā viņš nosaukts. Baigi interesanti, kas tā pa adresi. Jāskatās. Un pastīsimies te, kāds ir faila nosaukums bildē. Te ir vienkārši kaut kāds 3.jpg, tā ir saucās šī bilde, bet kā tad viņš tev atrada? Viņš tev atrada, laikam, dēļ tā, kad tajā bildē, tajā pašā tīmekļa vietā, kur tā bilde ir, tur bija tas vārds kaut kur ierakstīts. Tur bija kaut kur, jā. Tā viņš atrod. Vai viņš atrod senāk pēc teksta vai arī pēc bildes nosaukuma? Bildes nosaukums, tas nozīmē, ka bildes nosaukuma ir milzīgs spēks, jo iespējams, ka pat pēc bildes nosaukuma, ja tas būtu tāds tā kā ļoti, ļoti tā kā specifisks kaut kas, kur nav daudz konkurences, ka pēc tā varbūt pat arī rādītu rezultātus internetā, jo tajā rezultātā, tajā lapā ir tā bilde ar to nosaukumu, un tāpēc viņš rāda to rezultātu. Var sakot, tas ieteikums mans un tas lielais ieguldījums jūsu SEO, vai arī varētu teikt meklētāju optimizēšanā, ir tie labie nosaukumi fotogrāfijām. Tas nozīmē, ka ja jūs augšu pielādējat kādu fotogrāfiju pie mīdija, tad vajag pievērst tam uzmanību, kāds ir faila nosaukums. Jo, pastīsimies uz šiem faila nosaukumiem. Title, teammate 2. Un kāds ir uploaded. Jā, tas ir failnieks, tas ir .jpg, teammate, svītriņa 2.png. Ziniet, kad fotografē ar fotoaparātu, tad bieži vien ir tie datumi tur tādi, kaut nesakarīgi nosaukumi, tur cipariņi. Un, ja viņas augšu pielādē, piemēram, internetā, tad Google īsti neko nesaprot no tiem cipariņiem, tur kāds datums, viņš nesapratīs, ka tur ir Zane Roķe. Bet, ja jūs ierakstīsiet tajā faila nosaukumā Zane Roķe un augšu pielādēsiet, tad viņš jau automātiski šeit būs arī title Zane Roķe un pie Zane Roķe, un viss internets sapratīs, kas tur ir, ja? Tas nozīmē, ka ja jūs augšu pielādējat bildes ar saviem produktiem, tad ir gudri jau uzreiz faila nosaukumā rakstīt atslēgas vārdus, kurus jūs gribat, uz kuriem, lai jūs atrod. Un vēl papildināt, protams, šeit ir tādi lodziņi, kur var sarakstīt gan aprakstu, gan caption un alternatīvu tekstu. Alternatīvi, cik es saprotu, ir nerāda paskatām, bet viņi visi meklējās. Tā labā ziņa ir, ka jūs varat daudz sarakstīt, un viņi visi meklējās. Bet tas galvenais izšķirošais ir faila nosaukums. Tas ir kā tāds iztiks minimums, tur noteikti jāievad ir. Tad, ja tas faila nosaukums labs, viņš arī automātiski ieliek title normāli. Bet, ja jūs esat bijuši slinki vai kaut kā vecas bildes nav nekur nosauktas, piemēram, faila nosaukumi ir drausmīgi, tad šī ir tā otrā iespēja jums WordPressā jūs ienākat un nomainat šeit title, jūs ierakstat vajadzīgo, piemēram, rock, best, kaut kādi tur, best products for students, for musicians. Un varētu būt, ka kāds kaut kur kādreiz kaut kur raksta kaut kādas meklētājos best products for musicians vai jebkas, kas te būtu rakstīts kaut ko meklēt, tad visi to varēs atrast. Jautājums, protams, ir, kāda jums ir konkurence uz tiem atslēgas vārdiem. Ja miljoniem cilvēki būs sarakstījuši to pašu, ko jūs, un viņiem tajā lapā būs lielāks apgrozījums ar cilvēkiem, vairāk nāks un ilgāk pavadīs laiku, tad, protams, ka jūs būsiet pēdējā vietā. Tā kā salīdzinoši ar stiprākiem konkurentiem. Vai arī otrādi, ja nav neviena tajā jūsu nišā, jūs esat vienīgie uz tiem vārdiem, tad, protams, Google jūs rādīs pirmos, jūs būsiet pirmie, un
Tas ir, protams, visu uzņēmēju sapnis būt top 5. Ir pat tāds teikums, vai tāda doma, ja tu neesi pirmajā Google lapā, tad tu vispār neesi, tos biznesis neeksistē. Tas ir attiecībā uz SEO, jo cilvēki, neviens nespiež tik izmisīgi ilgi nemeklē kaut ko, lai spiestu vēl 2. un 3. un kuri tur lapa. Parasti gribu kādus no pirmajiem rezultātiem. Ierakstīsim, kādas tur bija fermentēta tēja. Fermentēta tēja. Ko tas nozīmē? Kas jauns? Santa. Te ir viss tā kā konkurenti šajā jautājumā ar šiem atslēgas vārdiem. Ja tu gribētu būt numur 1 fermentēta tēja un parādās tā mājaslapa, tad tev būtu jābūt ar kaut ko labākai par šiem visiem. Viens no rādītājiem, kas Googlam patīk, ir, ka ir jauna lapa. Piemēram, tad tiklīdz tu uztaisi jaunu fermentētās tējas lapu, Google gribēs pārbaudīt, kā viņa patīk cilvēkiem, un viņš sākumā tev liks diezgan augstu, tikai tīri testa rezultātiem. Un ja tie cilvēki tur pavadīs ilgāku laiku, un viņiem patiks tava lapa, tad tad viņi iespējams pat var izkonkurēt vecas lapas, kur nekas nemainās, kur jau 10 gadus stāv veca informācija. Tā. Jā, te viss kaut kas ir Delfi, bet nekāda tāda baigo veikalu es te neredzu, piemēram, kas te ir interneta aptieka, te ir kaut kāds veikals. Un veikals laikam bija arī kaut kāds tur. Nē, tas nav viens, Tātad tas ir tas stāsts par SEO 2 galvenajām lietām. Viena ir, ka jums vajag pluginu un katrai lapai, katram postam rakstīt viņus, un līdz apstīsimies, kāds notiek. Un otrs ir, ka tās fotogrāfijas noteikti vajag ar labiem nosaukumiem, jo tas var ļoti daudz dot tam, lai jūs varat atrast internetā. Un tagad aiziesim uz tiem page'iem, pastīsimies, kas notika, kādi jaunumi parādījušies, kādas opcijas, ko uzinstalē to Yoast SEO. Pages. Paņemsim to pašu abautās. Jā, ja tur ir sataisiem liekas labs, pēc kā WooCommerce, ja tur viņš reiz tajā templētā, pareizāk tajā, ko mēs ielādējām, to starter templēt, tur jau bija lapas saveidots, bildes salikts. Tā, apstāmies, kur viņš ir. Man nav laikam viņš nemaz aktivizēts. Plugini. Un aktivizējam Yoast SEO Activate. Pastīsimies, vai viņam ir kaut kāds pie view details, kaut kādas pamācības interesantas. Tas ir viens veids, kā mācīties WordPressā lietas. Piemēram, par pluginu jūs mācāties uzreiz no plugina izstrādātāja. Viņš te apraksta visi par to, par tēmām, piemēram, par to mūsu tāsars tēmu. Jūs arī tepat no tā templēta, pie tiem apīrienas templētas, tur ir visi tie resursi, kas vajadzīgi, kur viņi mācīt, kā lietot. Te ir arī frequently asked questions. Un viss kaut kas atbildēts. Cikot, šeit ir diezgan daudz informācijas, ja gadījumā rodas tā nepieciešamība iemācīties vairāk par konkrētu pluginu vai tēmu. Un tagad mēs ejam uz to lapu. Uz to pašu abautās. Mums būs jādzēš ārā liekās lapas. Tagad mums ir 2 kontakti un 2 abauti. Sanāk, mēs jau esam kaut kur jau vairāk soļus uz priekšu, nekā mēs reāli esam. Tas SEO ir saprotams, ka vajadzīgs jau tajā brīdī, kad notiek mārketings, un jūs gribat, lai tie cilvēki jūs atrod un tā. Izstrādes posmā, kurā mēs šobrīd esam, tas nav tik svarīgi, lai mūs atrod, bet ir svarīgi to izstrādes posmu jau veidot tādu, ka pēc tam beigās
jau viss ir gatavs, nav tā kā tad vēl kaut kas aizmirsts un kaut kas nepareizi. Tad rekurtas jau SEO about tās lapā, viņš piedāvā focus key phrase. Es pat nezinu, par ko man tā lapa būs, tas rock. Izklausās pēc kādas mūzikas. About rock. Bet, tur, protams, tas ir diezgan izšķiroši, ko jūs ierakstat. Sevišķi, ja tas ir kaut kāds produkts vai kaut kas tāds, tur tie daži vārdi, bet viņi ir ļoti svarīgi. Teiksim, jūs nomainat tos vārdus, tur varbūt jums pilnībā mainās tie klikšķu skaiti vai kaut kas tāds. Ir jārakstīts tas about? Nevar arī nerakstīt. Es, teiksim, rakstītu, ja tā būtu mūzikas grupa un es gribētu, lai tur, nezinu, pēc kā man atrast. Man jāzina, pēc kā mani meklē mani klienti un kurā nišā es esmu un tā tālāk. Tur ir focus key phrase. Nav tā kā obligāti about, vai arī vēlreiz jāraksta tas pats, kas ir virsrakstā lapai. Bet kaut kāds, ko tu gribētu, lai Google tev izmet pirmajā vietā, kad kāds meklē. Tā meklēt. Var arī vairākas frāzes? Nezinu, key phrase skaitās laikam viena frāze. Daži vārdi kopā. How to choose the right focus keyword. Šīs labs ir. Focus keyword. How to optimize focus key phrase. Protams, šī ir veselā zinātne par to SEO, un ir pat kompānijas, kas nodarbojas tikai ar SEO, un ir tādas kompānijas, kas nodarbojas tikai ar SEO optimizāciju. Piemēram, jums ir visa lapa saveidota, jums ir pat uzinstalēts plugins, jums pat ir cilvēki jau šeit savadījuši tekstus, bet rodas vajadzība to izdarīt vēl labāk. Un vēl SEO nav tikai savadīt atslēgas vārdus, SEO ir taisīt arī visādus tos linkus citās lapās. Piemēram, ja citās lapās ir linki, kas ved uz jūsu lapu, tad skaitās, ka tā jūsu lapa ir arī vērtīgāka Google acīs. Piemēram, ja no kaut kādiem Delfiem vai no kaut kādām lielām tur lapām, zināmām, jaunam lapām, kur ir linki uz jūsu lapu, tas ir ļoti labi. Pirmkārt, tas reāli cilvēki nāks uz jūsu lapu, tā kā, iespējams, viņi izlasa kaut kādas jaunumus, tur pat ējām vai ko, un tad nāk uz jūsu lapu apstīties vairāk. Tas ir tāds reāls iegums. Otrs ir tas, ka vienkārši ir tie Google algoritmā, tas tā kā pozitīvs rādītājs, tie daudzie linki, un tā ir arī vesela, tā teikt, nodarbošanās, dabūt tos backlinkus saucamos. Un tad ir vēl kaut kādas, protams, visādas vēl sarežģītākas sistēmas, kas nodarbojas ar SEO, lai, piemēram, tur drusku labāk būtu nekā konkurentiem, lai tu būtu vienu to pakāpīt augstāk, un tad viņi tur citreiz plosās un tērē milz naudas, tādas nopietnas kompānijas, par tiem Google rezultātiem viņi tur kārtīgi cīnās. Un tā, tad šis ir tas meta description, tas ir tas, ko rādīs Google aprakstā. Hey, this is imaginary music group. Un tad viņš uzreiz rāda paši, kāds iztīsies. About tās rock. Ko es jūs te ierakstīšu, piemēram, perfect music. Viņš te rāda to lapas nosaukumu. Viņš rāda lapas nosaukumu. Tas perfect music ir focus key phrase, bet viņš nekur neparādās šeit. Un šis, protams, parādās, te viņi iesaka garāk, un te viņiem ir kaut kādi ieteikumi tur. Šajā gadījumā viņi laikam iesaka visu kaut ko, visu iespējamo. Laikam arī tajā skaitā drusku. Man drusku garāk arī iesaka, un viņi, protams, pamatā iesaka arī to, lai sakrīt viss, tā kā nosaukums, lapas apraksts un visi šie vārdi, lai viņi tā kā ir savstarpēji vienoti. Un citreiz viņi iesaka tieši to pašu, kas ir tajos tekstos, kaut kur parādās to pašu arī likt šeit. Tāda ieteikuma arī ir dzirdēta. Un slag ir tas, kas parādās šeit augšā tajā adreses rindiņā. About tās 2.
tas, protams, nav baigi labi, es sabaltās 2 balti. Piemēram, es rakstīšu group vai kaut ko tādu, tad augšā uzreiz nomainās, var redzēt to adresīti. Nu, kā vienkārši focus keyphrase aprakstiņu var nomainīt un to adresīti. Un tās galvenās lietas ar to arī pietiek, lai būtu tāds pamat SEO sakārtots. To mēs varētu nosaukt par pamatu, bet tas nav tas advancētais, ko es došu. Jau kaut kāda augstākā raķešu zinātne. Un varētu teikt strateģiska, taktiska cīņa ar konkurentiem. Un tajā SEO sanāk vēl viena liela lieta priekš SEO skaitās tā blogošana. Blogošana, jo sanāk, ka tas ir kaut kāds saturs, uz kuru ideālajā variantā tie cilvēki nonāk un lasa un interesējās. Un ja jums ir par jūsu produktu visādi forši raksti, tad jūs jau skatāties kā tāds industrijas speciālists vai kaut kā tā. Un tad cilvēki skatās, var sakot, kā uz tādu autoritāti, uz to informācijas devēju, un līdz to daudz vairāk būs tā ticamība, ka viņš uzticēsies un gribēs nopirkt kaut ko arī no tā veikala. Un es bieži arī šeit update, laikam, tā SEO, ko es sarakstīju, un edit elementāri. Jā, pēc šī visa, ko es te runāju par SEO, es gribētu, lai jūs to vienu lietu noteikti darat, ka jūs augšu pielādējat bildes, tad viņām ideālajā variantā uzreiz jau augšu pielādējat ar smukiem nosaukumiem. Smuki nosaukumi ir droši vien kompānijas vārds vai kaut kāda atslēgas vārda un tā. Un uzreiz jau tās bildes lieciet labiem nosaukumiem, jo citādi ir pēc tam beigās, ja jums tur jau sakrājušās kaut kādas 100 vai cik bildes, tad iet visām cauri rakstīt. Tas ir tā kā tad jau pēc tam kāds apgrūtinājums. Bet to uzreiz dar, tad tas tā viegli un uzreiz arī efektīvi sanāk. Neaizmirsīsies. Jā, tas varētu būt aktuāli, jo tagad jūs jau sāksiet arī bildes augšu pielādēt, tad dariet to ar tiem labajiem bilžu nosaukumiem. Lai nav tā, ka vienkārši kaut kāda cipariņa tur sarakstīt. Par SEO. Kāda vēl varētu būt vajadzīga plugini, kā jūs domājat? Ir kādas idejas, kas vēl būtu vajadzīgs? Paprasīsim šeit. Es skaties tāds video. Most useful plugins for WordPress. Pastīsimies, ko viņš piedāvā. Tas ir reklāmas. Kur visādi 50 labākie plugini. Aha, es jau redzu, kas mums noteikti noderētu. Te ir kaut kādi plugins tools for business sites. Pastīsimies uz šo rezultātu. Why you actually need them? 9 labākie plugini. Un populārākie. Un te ir kaut kādi 12 labākie bezmaksas un maksas. Krink. Mums atsūta Krišjāns kaut kādu, droši vien plugini, jā? Backing. Nevis pluginu, bet kādu es gribētu pieņemsim, bet tas skaitās kā plugins, man jautā. Pat tie 3 steigi, tas 3 sāņi. Tu gribi tā kā galerija, kas iet pa labi pa kreisi? Slaiderīt tādu? Jā, tas izstāsta pēc slaidera. Tas arī varētu būt plugins pie slaideriem. Jā, elementāram arī ir tie slaideri. Bet jā, varētu būt, ka tev ir izdevīgi kaut kāda slaidera uzinstalēt. Kur te ir tā kā 3 slaidi. Katrā ir poga un bilde. Katrā ir izgrieztas produkts ārā no fona, lai būtu forša vietiņa, kur sarakstīt. Aha, forši, tu esi atradis vēl vienu piemēru, tas ir labi. Jā. Tur zemāk ir mazie, kas man arī patīk un ko man gribēs. Vēl bišķi zemāk. Vai kraši pa lielam šitā laikam būs tā mājaslapa, ko es gribu sev arī uztaisīt. Es laikam atradis ideālo variantu, jo ir viegli pārskatāma.
Visu var atrast jau tajā pašā sākumā, izvēlēties. Kad nav jāiet. Tur vienkārši šausmīgi daudz visu kaut kas viņiem, jā? Jā, to es biju gan jau savādāk taisīju, bet vispārīgi es domāju, ka šis būs tas, ko es gribu dabūt. Tur, protams, būs kaut kas mazāk vienkāršāk, tur vienkārši iedalīšu pa kūkām, cepumiem un, nezinu, tiem pašiem. Jā, tev redzēja kaut kāda pašdarbība notikusi, jā, tāds drausmīgās garās rindas, tad šausmīgi pārbāztē meņu un izstāst, ka vairāk, kāds ļoti čaklas un ļoti daudz liek un ļoti centīgi. Bet it kā brīžiem ļoti labi sanāk, varbūt tāpēc, ka brīžiem ir kaut kādas sagatavas veiksmīgas. Brīžiem tas augšējais var, tas viss tā augš pa lielam visi interesanti. Jā, diezgan labi. Track order viņam, viss kaut kas viņam tie ir. Jā, your safety priority, un tie atkal daudz, viss kaut kas tur sliders, vēl tas un vēl tas un vēl tas un vēl tas. Nevarētu teikt, ka viņi ir tādi pēc tādiem pašiem labākiem, mūsdienīgākiem dizaina principiem, bet jā, viņi jau tuvojas tam kaut kādam ideālam dizaina šedevram. Bet kādā ziņā, kas ir labi, droši vien tas, ka viņi vispār strādā un var saprast kaut ko, ja, ko tu gribi keiks, piemēram, pats pirmais. Un visticamāk jau, kad tas nav tā teikt nejauši. Viss, ka daudz kaut kas ir augšā, jā. Ka keiks ir pirmais, jo tas ir svarīgākais, acīm redzot viņiem. Tā ir kaut kāda dīvaini iespiedies nabadziņš, kaut kāds tādā šaurā, kaut kas atspiedies, kaut kas nav sanācis, tāda sajūta. Bet, tepat ir filtri. Wow, filtri. Priekš šī varētu būt vajadzīgi kaut kādi plugini, ja grib filtrēt produktus. Un, jā, tas jau ir tas tālākais, advancētākais stāsts. To varbūt sākumā tik ļoti pagaidām nevajadzēs. Te ir tāda forša efektiņa pats jās. Jā, tas izkārtājums tāds. Kā labi. Pastīsimies vēl, kas mums interesē. Descriptions kā tāds, ko viņi raksta. Un viņam descriptions available par pilsētām. Te kaut kas galīgi tā kā nošķībojies, vismaz man ekrāns attālināšu. Kaut kāds divnieks nabadziņš tur. Jā, te viss ir tāds tā kā, jā, tāds pašdarbinieki. Varbūt ir kaut kādi dizaineri iesākuši, vai varbūt viņam ir kaut kāda aģentūra palīdzējuši, bet brīžiem var redzēt, jā, kaut kas vai nav pabeigts, vai pamests, vai nav viss pietiekami tur uzmanīgi taisīts. Bet kas viņam labi ir tās bildes un tēma ir tieši saistībā arī ar tavu tēmu, jā? Kaut kas garšīgs, skūpes. Man, protams, ir vēl kaut kāds, bet tās pārējās nav tik interesants un tik viegli pārskatāms. Nonāca ar māsu arī pēc secinājuma, ka šīs būtu kaut kas uz to pusi, ko viņi arī gribēja. Labi. Tad šis tev arī ir jāieliek tajā izpētes prezentācijā. Sanāk, ar tām prezentācijām varētu būt tā, laikam, lai skaidrāk, kad ir kā divas daļas prezentācijā, vai arī divas atsevišķas prezentācijas. Viena ir tā izpētes daļa, kur mēs pētam visu un pierakstam un domājam un plānojam, tā kā strateģiskā prezentācija. Un otra tad būtu jau tā satura prezentācija, tās jūsu bildes, ko jūs gribat likt, tie jūsu teksti, lai var vienkārši ātri un ērti salikt un pārskatīt un to secību saprast, kādā gribās, un lai ir visi tie teksti un bildes arī, jā, tā kā prezentācijā. Forši, jā, Krišjāns atsūtīja vēl vienu jaunu paraugu, tā mēs novirzījāmies no tēmas par pluginiem pie tās izpētes, kas mums arī šodien interesē. Bet pabeidzot par tiem pluginiem, varbūt tad uzinstalējam vēl kādu ļoti svarīgu pluginu. Un tad atgriezīsimies vēl pie izpētes jautājumiem. Tā, un pēc kārtas skatāmies šeit. Must have plugini 24 labākie plugini. Te ir formas, ja kāds grib kaut ko pildīt. Jā, šis ir noteikti tas, kas ir noderīgi. Monster Insights, tas, lai jūs redzētu visus tos Google datus. Tur jums, protams, vajag uzstādīt savējo Google Analytics kontu, lai dabūtu tos datus, bet šis ir labi. Tas bija tas, ko es noteikti jums gribēju ieteikt. Kaut kādu to datu rīku. Te ir vēl viens SEO instruments, tas laikam ir drusku cits. Kontaktformas. Kas tas būs tāds? Te var dabūt no viņam ēpastus.
no visiem jūsu apmeklētājiem. Tas ir kaut kāds landing page builder. Tas ir kaut kas līdzīgs Elementoram. Bet, es šādi neesmu mēģinājis, varbūt viņš tiešām labs ir. The best drag and drop page builder. Tur ir visādi template, tikai te nav rakstīts, vai viņi ir maksas vai nē. Alternatīvi. Un pat nav šis Elementors. Laikam, jo Elementors nemaz nav nekāds drag and drop. Viņš ir daļēji drag and drop. Jūs redzēt, ka var tur ievilkt kaut ko iekšā un vilkt šurp tur, bet tas nav tādā formā, kā, piemēram, Canva ir pilnīgs drag and drop. Uzspied virsū uz bildītes, stūrīši pavalds. Un te viņi vienkārši ignorējuši ir Elementoru. Te var just kaut kāds tāds tendencijās. Tas raksts MemberPress. Tas būs kaut kādiem online kursiem un membershipiem. Interesanti. Updraft. Backup plugin. Jā, tā ir ļoti laba doma. Taisīt savām lapām backupus, kā fails, kas ir stāv rezervējums gadījumā, nezinu, tā visa lapa nobrūk. Bet vienīgi, kas ir laba lieta ar to hostingeru, ar to sanāk, hostingus, kur glabājas tās mūsu lapas, ka viņš taisa pats jau katru dienu tos backupus. Un, ja, piemēram, nobrūk visas lapas, tad var ar to hostingeru sazināties, hei, mums vajag backupus no visām mūsu lapām vai no tām un šitām lapām. Tad viņi var atjaunot. Tad sanāk, ka šo daļai var jau nodrošināt servers, bet, var konkrētai lapai, ja jūs gribat, piemēram, visu to savu lapu uz savu datora, tad jūs paņemat vienu pluginu, tas nav teicis, ka obligāti šo, bet backup pluginu, un vienkārši saglabājat visus failus, visu lapu, visu uz savu datoru, un tas arī plugins būs vajadzīgs tad, kad jūs, piemēram, pārcelsieties uz kādu citu serveri, tad jūs paņemat savu lapu uz datoru, uzliekat, un pēc tam uzliekat uz citu serveri. Un VP Rocket, kas tie tādi mums ir? Catching. Jā, kači, tā ātrā atmiņa, lai uzlabotu kā lapas ātrumu. Bet, citreiz viņš ne tikai uzlabo lapas ātrumu, bet arī rāda vecu informāciju, tāpēc, ka tā ir ātrāk. Tā, kas tas tāds security kaut kāds, tas gan ir labi. Un, jā, tas nav slikta doma aizsargāt savu lapu pret visādiem tiem ļaundariem. Tā ir laba doma. Un kas ir tas tāds vēl? Kaut kādi vairāk apmeklētāji un ko? Tie ir tie giveaway, bet viral giveaways. Atkal viņš tā kā tas būvētājs, kas būvēja kaut kādas tā kā lapas, kurās jūs kaut ko dodat pa velti. Ātrāk jums tie klienti rodās, kas ir tas tāds push engine. Un atkal, jā, par tiem e-pastiem, e-pastu mārketings, tā varētu darboties, kaut kāds automators, kas tas tāds. Nesaprat īsti. Kaut kāds būvētājs ir. Automation. Ko tur var automatizēt? Es pieļauju, ka varētu automatizēt kaut kādu. Viņš blogu rakstus publicē pats, bet tas ir kaut kas cits tāds vispār. Kāds saprat šo pluginu? Nezinu, ko viņš automatizē. Learn Dash. Atkal ir kaut kas saistībā ar tiem apmācību kursiem. Un, šis ir ar SEO saistīts. Tas ir, lai uztaisītu to keyword research un backlink audit. Un track brand mentions.
Tas ir tiem visiem, kas nodarbojas SEO, ļoti labs instruments. Live chat uzreiz skaidrs, kas tas ir. Pretty Links Pro. Viņš pārtais, laikam, smukus linkus taisklāsies, ja? Shared accounts. Jā, nu var sakot, kur beidzot mēs esam tikuši līdz arī WooCommerce, viņš te ir ielikts. Un tas arī viss. Pastīsimies, ko citi saka, tā ātrāk pārskolēšu pār 9 labākie plugini. Pirmajā vietā Yoast SEO, mums saka domas. Tad ir Updraft Plus, Backup plugins. Jā, šis izklausās ļoti prātīgi, jā. Ka vajag lapai backupu un ka vajag SEO. Un kas tas? Yes! Šis ir ārkārtīgi noderīgs. Vai ceļš, ja jums ir lapā salādēts kaut kādas milzīgas bildes, un jums viss tur lēni varās vaļā, tad šis ir tas plugins, kas jūs apmeklētājs ļoti iepriecinās ar to, kad viss ātri varās vaļā un kā vajag. Jo viņš tad samazina tās lielās bildes un arī varbūt nelādē iekšā visas bildes. Ja jums ir gara lapa uz leju jāskrolē, viņš nemaz nelādēs viņas visas uzreiz. Un tas nozīmē, ka ielādēsies tās augšējās tās bildes, ko grib skatīties, un lādēs pēc tam tās pārējās. Forši. Šī ir noteikti laba lieta. Un pavēlt ir tad, ja jums ir mazāk par 5000 apmeklētājiem lapā. Interesanti, kā viņi to skaita, tad jau attiecīgi viņi skaita, visticamāk. Jā, te ir vēl ar sociālajiem medijiem saistīts lietas. Tad šis ir, lai ātrāk arī lapa ielādēs, sanāk tas pats VP Rocket, mēs redzējām. Šeit gan ir Elementors 6. vietā. Viņi saka, ka šis ir tas īstais page builders. VP Forms, ja jūs gribat tur kaut kāds izsāds tas kontakt forms vai pieteikuma forms uz kaut ko. Un Gutenbergs, tas ir līdzīgs Elementoram kaut kas. Un redirection, kad aizved no viena linka uz otru. Tas dažkārt ir izdevīgi. Un vēl viena šeit ir, jau pats WordPress.org piedāvā populārākos kontaktu formu 7, Yoast SEO, WooCommerce Elementori. Lūk, tā izskatās mans ātrais pētījums par tiem pluginiem, kas būtu vajadzīgi. Tad, ko jūs sapratāt, kas būtu otrais, ko mēs gribētu uzinstalēt no pluginiem? Kā Veronika domā, kas būtu mūsu tāds plugins, kas noteikti vajadzīgs visās lapās ir vēl, ko vajadzētu? Es labi nepārzinu, nezināšu tev. No tiem, ko mēs tur apmēram izrunājām. Ko Krišjāns teica? Lazy. Tas lazy, lai tās bildes ātrāk lādējās, jā? Tās ir labs, jā, to var izmēģināt un uzlādēt un apstīties, kā tas tiešām reāli darbojās. Lazy, tas Nē, es vienkārši domāju pēc savējām. Man tur būs apmēram 100 bilžu, 100 dažādas kūks, un viņam vajadzēs kaut kā to informāciju apēst. Jā, un droši vien tev būs linkums tur Photoshopā visas bildes tur pārtaisīt pareizajos izmēros un tā tālāk, vai ne? Tad tas Lazy page, tas plugins būs ļoti labs. Lazy Krišjānam likās un Zanai? Kurš būtu tavuprāt? Es vēl īsti nesaprotu, es vēl nezinu, kurš. Es tikai klausos un pierakstu. Tad es sajūsmā ieklēdzos tad, kad bija tas Monster Insight, ja, tas plugins. Tas arī tā kā uz vēlāku laiku noderīgs, tad, kad jūs gribat pētīt, vai arī analizēt tos jūsu apmeklētājus. Visus viņu datus, cik viņi nāk un tā tālāk. Tad jūs, protams, gribat meklēt kaut kādu
Insights varētu rakstīt, vai arī varētu rakstīt Analytics. Paskatīsimies. Analytics. AdSense Speed. Šāds ir. Un Monster Insights ir otrais. Acīm redzot, tad viņš ir jau šobrīd otrajā vietā. Neskapēc uz šo vārdu, vai arī tāpēc, ka Analytics ir viņa vārdā vai kā, bet šo viņš iesaka pirmo, kaut arī tā ir 1 miljons tikai. Monster Insights ir 2 miljoni, vairāk zvaigznes. Nesen updatēts. Gan jau, ka viņi ir labi, katram ir kaut kāda savējā lietiņa, ko viņš dara labāk. Tad var cikot vienu no tiem. Īstenībā gan jau, ka arī šie nav slikti, un tepat ir tāds WooCommerce, Google Analytics Integration. Bet to vienkārši paturēt prātā. Tad, kad jūs gribēsiet zināt, cik apmeklētāji ir jūsu lapā, tad jums vajadzēs to Analytics pluginu un saslēgt viņu kopā. Un saprotams vēl, tad, kad mēs būsim tikuši galā ar visu to stratēģiju un to dizainu un produktu to katalogu, ka būsim tā kā gatavi viņu reāli publicēt, tad ir, protams, vajadzība to WooCommerce saslēgt un savadīt iekšā visas tās adreses un parametrus. Un īstenībā, lai jūs tādu legālu veikalu uztaisītu, tad jums ir vajadzīgs arī tas vai nu SIA vai nu pašnodarbinātais. Un vēl viena lieta, kas vajadzīgs, ir tā maksājumu sistēma. Pagaidām te WooCommerce sanāk, ka ir tā veikala sistēma, bet maksājumu nenoteikts ar WooCommerce. Maksājumu noteikts ar speciālu maksājumu platformu, ko sauc par Stripe. Tas arī būs sanāk tā kā tāds spraudums vai papildinājums WooCommerce'am. Un ja jūs gribat ar kredītkarti, lai uz jūsu bankas kontu pienāk nauda, tad šis ir viens no tiem labākajiem veidiem. Ir arī citi, bet šis ir forši ar to, ka viņam ir, tas tā kā nav komisija, lai uzsāktu, bet viņš ņem tādu kaut kādu mazu procentu par katru to darījumu. Var sakot, nav tur ikmēneša maksājumi vai nav tas pirmais maksājums, ka jūs piesakaties. Viņš ir ļoti populārs un daudz viņu lieto un pārbaudīts un droši. Līdz to jums vajag izveidot savu Stripe profilu. Tur jūs savienojat viņu ar to savu bankas karti, kas ir jūsu pašnodarbinātajam vai SIA. Samērā viegli tajā Stripe'ā tur viss saliek. Un tad to kodiņu no tā Stripe'a ievada iekšā tajā WooCommerce'ā. Un tad tādā veidā viņš saslēdzās kopā tas WooCommerce ar maksājumu sistēmu. Un tas, ka tas ir ar Stripe, tas cilvēkiem, protams, patīk. Jo viņi saprot, ka tā ir droša sistēma, ka te viņa dati paliek visi Stripe'ā. Neglabājas kaut kādā tur nesaprotamā, nezināmā lapā. Tā, tas arī drošs labs veids, kā tas maksājums veikt. Tad tas bija tāds pārskats ātrais par tiem svarīgākiem pluginiem. Tātad SEO un analītikas dati un, protams, arī tas maksājumu veids varētu būt, ka jums interesē. Un tā kā mēs esam paskatījušies uz priekšu, kas būs vajadzīgs tajā lapā, tagad pienāca laiks atgriezties tagadnē, un mēs jau to drusku darījām. Mēs bijām tagadnē ar to konkurentu izpēti, varētu teikt, vai arī labo piemēru izpēti. Un šis ir jau viens labs. Varbūt tev bija vēl kādas tur kūku lapas, kas tev vēl likās labas, gan jau, ka bija, kamēr tu meklēji, vai ne? Kā tu atradi? Man nelikās, bet kūku lapas kaut kādas man te ir vēl atvērts. Made cakes ir tāds spēr. Un latviešu rezultātos bija kaut kādas labas kūkas, labas lapas par kūkām. Jā. Es viņu atradīšu tūlīt, tad es izdomāšu, kur tā bija. Receptes, pirmajās vietās ir receptes visādas. Homemade cakes man rādās, ne?
Un order, piemēram, būtu order homemade cakes. Te ir pat tādi cake delivery services. Order cakes online. Pastīsimies. Cakes. Or kur ir handmade cake. K-O-U-K. Šī ir tāda samērā glīta. Pēc tā sākuma viss. Man nepārāk patīk, ka viens vārds noliec vienkārši vienā citā rindiņā. Tas ir slikti. Tā bija no latviešu mājaslapām, kas mums patīk. Tad sūti vai rādi vai kā? Sūti. Okay. Desertu studijā. Jā, viņi arī sāk ar slaiderīti. Slaiderītī gan ir tikai bildes, nav nekāda teksti. Bet garšīgas bildes, ļoti smukas bildes. Desertu studija. Augšiņi diezgan te forši ir. Te kaut kas jau sāk tāds nedaudz daudz palikt. Šis ir slikti, ka izlacošajā joslā tikai viena lieta, kas izlec ārā. Tas nav forši. Tā ir labāk. Arī pa garu. Sanāk divās rindiņās arī nav forši. Bet tāds smuks krāsas salikums, tāds zeltā baigā viss tāds. Un tā vienkārši un smuki. Jā, būtu labāk, ka visiem būtu divas rindiņas, žēl, ka te ir viens un tad nesnāk. Pastīsimies tuvāk. Man patīk, ka tā sākuma lapa ir tāda samērā viegla. Viņa gan ātri ielādēs, gan arī ātri uztvert, viegli uztvert viņu, tas ir labi. Nav tā pārbāstība viss un viss tas pārtiks. Te ir poga tādā garšīgā zelta krāsā un nekas daudz nav rakstīts. Cena 125 eiro gabalā. Kā tas ir makarons izlase? Viņi laikam daudz tur ir, jā? Es jau ņirgājos, ka man parādīšu to mājaslapu, parādīju to izcenojumu. Es vienkārši domāju, ka es vienā vakarā norīju 30 tādas, un pēc tam man tāds, ja man būtu jāmaksā 1,25 eiro par vienu, tad man bankrots ir 1,2. Bet jā, viss šīs standarta pūciņas. Ko nozīmē Mēs pasūtīt būs no kurienes copy paste spiest arī. Jā, tos tekstus domā tā kā, jā? Nu viņiem, redz, nav internetu veikals, viņiem ir tā kā vairāk katalogs, kur tu izvēlies, ko tu vēlies, tā kā, un tad tu pasūti, jā, tā kā, un tur sazinās, un tad tur viss notiek, un gan jau pēc tam viņi sūta kaut kādu rēķinu, vai skaidrā naudā, vai kā, bet šajā lapā nav saslēgts, jā, vai arī tikai šim produktam nav saslēgts, pastīsimies. Apskatīt grozu. Nē, ja jau ir grozs, tad jau laikam it kā vajadzēja būt kādiem produktiem. Tad varbūt šim produktam tieši nebija. Labi, pastīsimies vēlreiz pasūtīt, masterclasses. Vēl arī par mums pasūtīt, ko tur var pasūtīt. Tie ir tie visi tie. Varbūt viņam vienkārši ir paņemts it kā tas templēts priekš internetu veikala, un viņi nav īsti mācījuši noņemt šitos grozus, un tā tālāk viņi arī nav pieslēguši nekādas maksājumus. Tas ir diezgan iespējams arī, jā, ka viņi ir izvēlējušies vienkārši to veidu, ka pasūtīšana, tas ir tas viņu norēķina veids, vai tā viņa pieeja. Jā, viņam arī tāda specifika, ka viņi tā kā pārdod nevis gatavs produkts, bet veido tos produktus pēc tām vajadzībām. Tur droši vien katram gribās savu tekstu virsū, vai kam ir dzimšanas dienas, tur savu cipari virsū. Kaut kas tev skārās. Labi, tātad te ir labas lietas šajā veikalā. Tas kopējais gaišums un smukās bildes ir noteikti labi. Arī tekstu apjoms, kas nav baigi daudz. Te ir arī daudz sliktās lietiņas. Piemēram, pēkšņi angļu valodā bija the first to review.
Un tas, ka nav īsti internetu veikals, bet rādās augšā tas grozs. Ko varēja to taisīt, un būtībā viņi tajā internetā ir. Ja labi meklē, mēs atradām viņus, tā kā tas ir super, atrast var. Un gan jau, ka viņam sociālais tīklos, tur viss notiek. Pārbaudīsim ātri Instagram. Instagram sātais jaunā logā, tas ir pareizi. 4000 desert studijas mīlētāji, followeri. Smukas bildes, bildes foršas. Un kā jums ar bildēm, Krišjān, tiem saldumiem ir kaut kādas bildes jau gatavas? Bildes priekšā stāv. Jau stāv priekšā, lieliski. Ar visiem baltiem foniem, ar visu. Tu gribi parādīt, varbūt savā ekrānā, kā tev izstāst tās bildes? Tīri WhatsAppā atrodās, tā jau nav brīva. WhatsAppā? Man kaut kuras maz viņas ir šobrīd saglabātas. Ja WhatsAppā sūta bildes, tad viņas nāk ārā no tā WhatsApp ļoti maziņas, tā kā kaut kāda 800 pikseli. Ja tev vajag produktu bildi, tas der, tāda maziņa šāda. Bet, ja tu gribi uzlikt pilnekrānu, tā kā slaidrīs, muku liela bilde vai visu ekrānu uz datoru, tas nedara vairs, WhatsApp bildes nedara. Man vajag no oriģinālās ierīces tās izbildes varbūt. Tas atkarīgs ir, kā tu esi ieplānojis. Ja tu gribi lielas un zoomas un kvalitatīvas, tad, protams, ka jā. Noteikti vajag oriģinālās. Un varbūt ne tik lielas kā oriģinālās. Oriģinālajās dažreiz ir tur 3 vai 4 tūkstoši, bet internetā vairāk pa 2000 platumā nav vajadzības, jo tas ekrāns apmēram ir tik plats. Pastamies, rādīs mums, jā? Jā. Vai viņiem ir arī tas kaut kāds tas Instagram profils? Jā. Kā viņus ir atrast Instagramā? Krāsaini saldumi. Krāsaini saldumi? Bet tu var visu arī apskatīt. Tur ir arī tas pašas, laikam, bildes, kas tev ir jau tajā WhatsAppā. Pa lielam vairāk vai mazāk, jā. Krāsaini saldumi. Hei. Izrādās tādi viņi ir. Visādi. Super, tad jau bildes ir. Dažas ir uz baltiem foniem, dažas ir tādas. Labi, un kā tev ir paredzēts, ja tajā mājaslapā tur būs kaut kādas kategorijas, tā kā pa produktiem, kūkas un kas te viss kaut kas te vēl ir? Līdzīgi tā kā tajās citās būs lapās. gan kūkas, gan tie cepumi, gan piparkūkas, kaut kādas tur varbūt, ja māsāks taisīt savādāks kūkmi, ja viņas arī visas, domāju, tā kā pa kategorijām iedalīja. Un viņas ir paredzētas tā kā uz pasūtījumu vai arī tā kā jau uzreiz cena pierakstīt? Uz pasūtījumu vairāk vai mazāk, jo uzreiz nav jēga sagatavot, jo tu nezini, ko cilvēks gribēs, kādu vidējo pildījumu iekšā, un tad vieglāk, ka labāk viņi ir uz pasūtījumu nekā to, kas ir dotajā brīdī, es nezinu. Tam pasūtītām, ja, protams, patiktu klientam tā, ka viņš iet lapā, un tad tu teici, ka var izvēlēties kaut pildījumu, ka viņš tur var izvēlēties to, vai šo, vai krāsu, vai ierakstīt tekstiņu, piemēram, vai tur, ja tā ir dzimšanas dienas torte, tad ierakstīt tur ciparu savu. Viņš tā kā visu sapilda un uzreiz redz to cenu, cik tas maksās, vai, cik kilograms viņš grib vai ko. Ka tā kā uzreiz tā lapa jau sāka viņu apkalpot, tā kā interesējās. Mēs ar šito vakar tieši runājām, jo mēs bijām tāds pāris atraduši īstenībā, kur ķipa tu var izvēlēties kādu pildījumu, ko, kas, kā, viedas tev varbūt. Rekur. Kā piemērs tāds ātrējs. Bišķi zemāk pabraucot, tur ir iespēja izvēlēties lielumu, izskatu, pildījumu. Wow, šis ir labs.
skaists sākums, man ļoti patīk, kā tur sakārtojies. Forša liela bilde sākumā, got it. Happy 16th birthday, viss uzreiz skaidrs. With a fabulous cake un tāds labs aicinājums. Viņi te māk mārketingu, māk dizainu, tev redzēt profieši piestrādājuši. Ļoti labi. Arī zemāk pabraucot ir iespēja izvēlēties uztaisīt savu kūciņu. Tiešām, kur ir. Tā, tad tev visu kaut ko sarakstīt. Šitas būtu tā kā tas VP forms, kur tu vari sarakstīt savas formas un aizsūtīt. Grīz tas pats tā kā tajā latviešu lapā arī, ko tu tur gribi. Bet tad nerādīs cenu, vai ne, apakšā. Tad tikai tu vari tā kā to uzreiz pasūtīt. Pieteikti pasūtījumi, jā, man liekas. Vai ir reāli apstiprinājums šis pasūtījums, vai nav reāli apstiprinājums šis pasūtījums, ko es vēlaties. Tad pat izvēles. Ko gribi, wedding cakes, datums var sarakstīt, kuros gribi. Jā, skaidrs, VP formas varētu darēt. Un par cenām jau daudz jau nemaz negrib tās cenas tā publiski likt, bet daudz atkal liek tās cenas, jo tas ir viens no tiem galvenajiem jautājumiem, kas ir klientiem, cik man tas maksās. Domāju, ka mēs kaut kā zem bildes vai kaut kur stūrītī tas cenas būs jāatceras, tad cilvēks zina, ar ko viņš kādu smagumu un kādu lielumu vai kādu, lai zina, ar ko rēķinās vai vispār kaut kā. Tev pašā brīdī, ka iedalās var uzrakstīt no tik līdz tik centimetru vai platumā liels vai augstumā. Jā, no tiem kilogramiem parasti atkarīgi tā cena. Varētu būt atkarīgi arī, protams, it kā no kaut kādas steidzamības, cik ātri vajag, ja vajag šausmīgi steidzam, tad arī cena var kāpt uz augšu, tas būtu tikai godīgi. Kādās ir tā, ka viņas it kā ir uz vietas, bet tajā pašā laikā viņas ir puspabeigtas. Viņām nav aplieta tā virsmiņa vai izdekorēta, bet viņa kā kūka jau ir gatava, jāsaka tā. Jā. Ja tas, ka viņa ir prasa savu pusdienu, cik es noprotu, lai smuki var visu izdarīt. Skaidrs. Forši. Tā tad jau mēs te mūsu sarunās esam iedzinājušies tagad kūku biznesa pasaulē. Tas ir forši. Un to mēs turpināsim darīt. Nākošās reizēs arī. Un nākošajās reizēs mēs gribēsim arī dzirdēt par Veronikas to komplektiņu, kāds viņš tad īsti tur ir un izskatās. Un varbūt arī par tām lapām, ko tu esi atradis tur jauni. Un tad arī attiecīgi pēc tam par Zanis to projektu mēs kārtīgāk runāsim. Redzēsim, kā mums sanāks, vai vienā reizē viss, vai vienkārši pa dažādām reizēm. Un tajā WordPressā sanāk, mums tagad laikam galveno uzdevumu mēs varētu izvirzīt, ka mēs gribam uztaisīt tai savai lapai kārtīgu sākumu lapu. To pirmo lapu, kurā mēs ienākam, kā mums sagaida mājas lapā. Ja? Tas nozīmē, ka vajadzētu savest kārtībā to menu, lai ir labs, lai tas logo ir īstajā vietā, īstais logo un tā pirmā ziņa. Parasti sākas ar vienu lielu ziņu, piemēram, šajā veikalā sākās ar uzreiz produktiem. Nē, te arī tomēr ir lielā ziņa, jā, te ir tieši tā, kā parasti. Parasti ir sāk ar vienu lielu bildi, ar vienu skaidru ziņu, kur tu esi, ko tu te vari dabūt, un tas var būt arī slaiderī, jā. Tas ir tāds labs mūsdienīgs paņēmiens, ko visi sagaida, kas visiem arī patīk, ka viņš šādi sagaida mājaslapā un tad iet produktam. Jā, šis ir īstenībā diezgan arī labs piemērs. Kā būvēt glītu labu lapu. Tā kā, ja jums ir kāds brītiņš, tad noteikti padarbojieties ar savu sākumu lapu, izmēģiniet viņu uztaisīt, un mēs tad nākošais reizēs turpināsim mūsu sarunas, un tas pagaidām šodienai viss. Paldies jums, ka esat šeit. Paldies. Čāpli darbojieties. Paldies, tā. Tā.